Aizvadītajā nedēļas nogalē Stendes mototrasē atkal bija dzirdama motociklu rūkoņa. Motokrosa sezona atklāta ar vērienu. Bija ideāli laikapstākļi, labi sagatavota trase un kupls dalībnieku skaits no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Mums ir pasakains laiks. Trasi mēs pagaidām noturām principā bez putekļiem, jo apakš vēl ir ļoti mitra. Bet nekad es ziemā necerēju, kad mums 18. aprīlis izvērtīsies par šitādu laiku. Es īstenībā dzīvoju ar lielām tādām bažām, ka mums varētu kaut kas nesanākt, jo ir sūra pieredze, kas notiek aprīlī kādreiz. Organizatori teica, ka visizaicinošāk ir sakārtot trasi pirmajām sacensībām. Šogad tā bija tik kvalitatīva, ka braucējiem bija visai maz izaicinājumi. Pirmais posms ir jārēķinās ar to, ka uz ziemu viss ir novākts. Nekā mums nav. Kaut ko mums ir vējš apgāzes. Pirmais posms prasa ļoti lielu darbu. Piedāvā mums vēl pirms šī posma visi gribēja trenēties, un mums bija liela noslūta arī treniņu procesā. Un trase, daļai, var teikt, arī dabūja duši ciest no tā visa. Bet, protams, tagad ir viss sakārtots. Mazliet bedrīts jau bija parādījušās, bet tā bija ideāli. Bija arī mitrums pareizais, nebija putekļi. Jā, šodien laiks ir ideāli, ir silts. Nav atkal arī pārāk karsts. Ideālais laiks, lai brauktu motociklu. Trase ir grūti izsista. Mazie braucēji ir tomēr labi pastrādājuši, bet var atrast trajektorijas, kur var izraukt. Tā ļoti labi. Cilvēki tiešām pacentušies, ir sagatavojuši to trasi ļoti labi. Starp dalībniekiem bija ne tikai pavisam mazi braucēji, kuriem šī pirmā sezona, bet arī meitenes, kuras pierādīja, ka var būt sīvi konkurenti puišiem. Ir diezgan daudz arī pasaulē meitenes, kas brauc, kas grib braukt, kas grib parādīt šo spēku, kas tomēr mums meitenēs arī ir. Latvijā jau vairāk nav dāmu klases, diemžēl, un man visu laiku ir jābrauc kopā ar džekiem, bet tā es nebaidos, es cīnos tomēr, un ir labi. Sacensības apmeklēja 204 dalībnieki un kupls skaits atbalstītāju, kas visas dienas garumā jūta līdzi braucējiem. Man ir ļoti liels prieks. Es neticēju, ka ar kaut ko tādu maziņu braucot var būt tik liels atbalsts, kādu es sajūtu no tribīnēm un no malas. Šogad visātrāko apļa laiku uzstādīja Kārlis Kalējs. Es trenējos, braucu ar moci, skrienu. Šorīt arī pirms sacensībām uztaisīju treniņu, nobraucu ar riteni. Šogad ziemas periodā es biju Spānijā 4 nedēļas, un pēc tam es biju Itālijā 3 nedēļas trenēties. Un tad es martā atgriezos Latvijā, un Latvijā jau varēju sākt braukt, bija jau ziema beigusies. Jau 9. maijā Stendes mototrasē atkal atgriezīsies sacensību gars, jo tur noritēs Latvijas kausa pirmais posms motokrosā. Nīcata Anna Stariņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.